Večā! Nu? Dzirdi mani? Man kāds podu te nodirsa. Kas? Man kāds podu nodirsa te. Labi, gatavs? Jū. Vai 3, 2, 1. Čau! Nu tāda sveiki visiem. Šodien mēs esam Bulduros. Mums ir nereālākā ideja sagatavot priekš jums, ko jūs drīz visu redzēsiet. Tieši pāris vārdi. Nu ko, skatāties, ņemat popkornu, maucam. Aiziet. Nu reku, šis ir mūsu video plāns. Pagaidām viņš nepēc kā neizskatās, bet tūlīt mēs taču pieķersimies un meistaru rokām, ja? Nu, bet protams. Un viss būs. Dan, Jēzus arī bija galdnieks, vai ne? Jēzus bija galdnieks, bet es pēc profesijas esmu iesnieks. Kādu skrūvīti? Negribu kādu skrūvīti? Jā. Beļu komplektēšana Dans Bukovskis. Jā. Zvaniet. WhatsAppā, Telegramā. Šo, ka man acī ieurbt. Tev jau ir aizsūtījis. Cauri, bet. Kāda te kartupeļa ir pie sastāvā? Nu, varētu būt labāk. Tas normāli iebis. Oi. Taču tu Pagai, neesi iedod. šitas galdnieks. Tas. Nē, es saku, es miesnieks esmu smāk tikai pāri nodarīt kādu. Vai savu. Kā mīļais. Super, tā bija īstā cena. Ja mēs uzkāpsim, viņš uzreiz saplīsim. Tas būtu sūdīgākais. Nu, ja kāds vainosim, kā teči saskrūvēja. Pagai. Labi. Super, ito. Jā, var redzēt, Danam skills. Viss jau piešādi. Visu laikā bišķi bija strādāts. Varētu būt labāk, man liekas, garš vēl Tev baigo porciju iedod. Jā. Pa cik tu dabūji? 4 eiro. Viņš jau tur ir kādu laicīgi, nu ēd atvainojos. Basēdies diezgan daudz par 4 eiro. Nē, bet tu būtu Tēģi grib fišku? garš vēl. Tēģi pusdienas pārtraukums? Palīdzi viņam. Tēģi grib. Tev fišku no sākuma apēd. Super. Būs spēks, jā, vairāk. Nē, normāli. Bišķi garš vēl vajadzētu vairāk. Jā, bet es apstāvu. Ir. Es jau domāju. Nu viss, Jānis tagad. Mēs taču aiki galdu mēs iekšā. Domāju, Interesanti, ko cilvēki domā, ķipa, zini. Bet gan jau kādam restorānam, ķipa tā. Nē, bet te būs lieta kontents. Tikai nokrit. Uz kur pusi pa labi pa kreisi? Viņi tur sēž jau, nesam viņiem galdu. Ha? Pasies pa kreisi. Tā viņi tur sēž normāli, varam viņiem galdu aiznes. Mums param pateikt, mums nav ēdienas, bet mums ir galda. Interesanti, kā mēs taisam tās visas idejas, vai ne? Pārsvarā jau tā, ka tu iedomājies kaut ko, vai ne? Un tas, kaut kur pazūd, zini? Mēs esam reāli izdarījuši gandrīz. Jā, šis ir mūsu izcilais plāns, galds. Plāns. Jā, mēs viņu ienesīsim ūdenī, un ūdenī mēs viņus pāringosim, laiksim nost, kurš kur nogāzīs. Jā. Kroč, es domāju, būs interesanti. Kadri būs labi, ļoti smuki. Jā, un tad glābiet, protams, tiks. Pasēdziet, normāli cilvēki prādās. Mēs līdz tam kuģim, karoči, nesīsim. Uz kuģa liksim. Mums, karoči, piegādi pasūtīja, ja? Mums vajag aiziet līdz tam kuģim šo galdu. Savu ekipējumu aiziet vienkārši sasatināt.
Ak, tev nebūs tā normāli? Vajag, es vēl olas nesaslapinājis. Es tāpēc sāku ekipējumu vajadzēja saslapināt. Nu, noliec. Viņš tāds. Ļumīgs. Viņš jau grīmas, bļā. Celies. Galdiniekam. Pats jau skrūvēja, bļā. Ja sauzīs, tepat vajag. It kā ir, es domāju. Boksēt būtu diešā. Vajag tā kādīt, ne? Normāli, ne? Začātka. Varam ātri uzmākt to vidu. Oi, bikses! Kas? Viņa kāsa. Tā, šis ir dubls numur 2. Dublu numur 1. Mēs ar Teodoru sapisām galdu. Dubli sakot, mēs tomēr labāk boksējam nekā skrūvējam. Tas ir pierādīts un tagad mēģināsim vēlreiz. Situācija tāda, ja galda mums nav. Kur šo valsti vispār. Vai tiekās vēlāk. Mēs varam attēlot Titanika video. Ai, labi. Karoči, viss tev vairs nav vajag. Jā, davai. Jā. Daudz mums nav vairāk. Kaut kādu gadu mēs dabujām vienu, man liekas. Bet tāds ir visāds. Super. Ūdens arī vispār ideāls. Un te, kur piemīs, te ir vēl siltāks. Sveiki, dārgie skatītāji! Pirms 3 dienām Dana Bukovska YouTube kanālā tika ielikts video, kurā tika pieminēts giveaways uz viņa cimdiem, ar kuriem viņš cīnījās un izcīnīja uzvaru Somijā. Tā kā šī diena beidzot ir pienākusi, esmu nolēms izpalīdzēt izvēlēties uzvarētāju. Šitas viss ir tīri uz veiksmi, tā kā tam, kuram paveiksies, tam arī paveiksies. Tā, tūlīt izvēlēsimies pick a winner, un Toms Virbulis ir mūsu uzvarētājs. Apsveicu ar cimdiem, un tālāk mēs tiem sazināsimies privāti. Es zinu, ka tagad radīsies daudziem jautājumiem, kāpēc tieši Heino dabūja cimdus. Ja uzvarēja kāds cits, es sazinājos ar to cilvēku, kas uzvarēja, kā sazinājos, atbildēju uz viņu komentāru, bet viņš neko neatbildēja man. Tādējādi man nebija cita veida, kā viņu sazināties. Varbūt nākamreiz jājautā, lai kāds ieliek Instagram vai kaut ko tādu, neheitojiet baigi mani, man nav bijusi liela pieredze šiem konkursiem, tas tikai 2. konkurss, tā kā vairāk domāsim tālāk. Jā, es domāju, ka Heino ir ļoti labs čalis, sportisks un šie cimdi viņam noderēs, tā kā, vismaz viņa aizgāja pie laba cilvēka. Un, jā. Un tas, kas uzvarēja cimdus, ja tu pēkšņi izdomā sazināties manī, tad man arī dāvanēja tev. Tā kā, jā, uz sakariem. Čau, vecais. Čau. Laimēji cimdus, es tev gribētu iedot širos. Ko tu vispār darīsi viņam? Atstāšu uz
Akmiņā. Es dzirdēju, ka tu ar boksu nodarbojies. Jā. Jā, cik tev cīņas jau bijuši? 10. 10? Pasaki visiem, kā tev sauc. Heino Hofmans. Cik tev ir gadi? 14 gadu. Tu jau uzvarēji Latvijas čempionātu? Jā. Gaidi vecīgi ir savu, turpini kustēties pa pareizo ceļu. Aizdīs man uz mājām. Kroč, dāj, Džeki. Nu, pirmā reize tagad boksējam. Pie tam ūdenī. Skatīsimies, kā būs. Tā kā... Man tās rokas tik smagas. Ārprāts. Kaut kas jauns. Pārsvārds. Ja tagad jau ir siltāk. Man kājā kaut kas kuģis laigi. Siltāk, ja es pačarētu. Ko tu mīli? Dai. Tik cimdu tagad. Viss tā kā trešajā raundā jau. No kurien ir pat? Wow! Oi, man piks krīt. Piedēsies kaut kur kamerā, man dīr. Spalvaina. Cik laiks vajag, Tādā Lai- parādīt pakaļ. lai savu OF Cik linku. bija zem iepriekšējā tā? Kaut 110. Nu, davai 150 dabūnat. Kaut ko varam sadomāt, jau. Man bļet tā saka, ka tev sūkas ir. Nē, man rokās vēl tāds kā. Ar ūdeni dilēm jāpašē. Tā kā meivedaram, tas viņi pieskarās. Spēks īstenībā bišķi ātrāk aiziet. Tagad motoriņš bišķi kāpēt, no liekas. Tev sāk tā kā trešajā raundā tāds sevi. Jā, rokas tev smagas. Bikses arī smagas paliek lēnā. Nu jā, tūlīt jau tums būs. Ko mēs, draugi, varam pateikt? Biežiet laiku, atminējiet kanālu, Rakstat komentārus. ierakstat, ko jūs gribētu, lai mēs vēl izdaram. Jo, nu, mēs esam traki džeki. Vispār tādi, nu, normāli puši, vai ne? Tā kā mēs varam visu kaut ko izdomāt. Un jā, Rakstat tikai idejas. Ātro defu kontekstu veids. vērtam.